Kaut kur dzītajā mežā ir autokempers, un mēs to atradām Google kartēs. Bet te sākās trakā daļa. Pirms dažiem mēnešiem satiksmes kameras fiksēja, kā dzīvojamā mašīna bēg no policijas pa šoseju. Un tā šoseja ir tieši tur, meža priekšā, uz kuru mēs tagad dodamies. Tātad šovakar mēs izpētīsim šo pamesto dzīvojamo mašīnu. Varbūt šī dzīvojamā mašīna kaut kā ir saistīta ar kriminālo stāstu. Tāpēc šodien mēs sagaidām ieročus. Kas tur augšā? Bīstamas lietas. Un varbūt vēl daudz vairāk. Kas zvano? Jā, mēs to izdarījām. Cerams, ka tas ir policists. Sasodīts pareizi, brīd. Tātad sveiki! Mani sauc Slavs, un tieši tagad mēs ejam cauri šim mežam, lai atrastu to lietu, pamesto kemperi, to māju uz riteņiem, un tas ir īsts. Tātad tas kaut kā ir saistīts ar to lietu, ko mēs redzējām ziņās, vai ne? Tātad, ja tas ir taisnība, tas nozīmē, ka šī lieta kaut kā ir saistīta ar kriminālo stāstu. Bet, puiši, ar to pamesto kemperi kaut kas nav kārtībā. Paskatieties uz gāzes cauruli uz jumta. Pienāksim tuvāk un apskatīsimies. No pirmā acu uzmetiena tas ir vienkārši parasts mazs kemperis. Bet šobrīd to šķiet paslēt koks. Tas ir stipri bojāts un ļoti netīrs. Bet kas ir iekšā? Kāpēc uz jumta ir caurule? Oho, tur iekšā ir kaut kas dīvains. Kas tas ir? Izskatās pēc laboratorijas vai kaut kā tam līdzīga. Tas nav kemperis, tā ir mobilā laboratorija. Oho! Tātad tas laikam domāts, lai kaut ko gatavotu. Paskaties uz tām ķimikālijām un oho, tas ir dīvaini. Šeit ir daudz pudeļu. Kaut kādas ļoti dīvainas ķīmiskas vielas, lai pagatavotu kaut ko. Man šķiet, ka ar to laikam gatavo kaut ko nelegālu, vai ne? Ak, mans Dievs! Paskaties uz to galdu! Kas pie velna? Tas ir daudz šķidruma. Tā nav parasta virtuve, tā ir īsta laboratorija. Tas ir daudz ķīmiskā aprīkojuma. Un šī lieta, tāpēc uz jumta ir caurule. Tai vajadzētu iesūkt gaisu, nevis gaisu, bet ķīmiskās vielas. Vai tu atceries kriminālo stāstu, kas saistīts ar šo kemperi? Policija vajāja šo kemperi, to pārvietojamo māju, to pārvietojamo laboratoriju, un tagad tas ir paslēpts mežā. Tāpēc mēs to atradām. Pamests. Kāds šeit gatavoja aizliegtas lietas? Kā ir īsta laboratorija? Skaties, daudz interesantu lietu. Oho! Tas ir forši. Tātad, vai es izskatos pēc noziedznieka? Vai es izskatos pēc cilvēka, kurš varētu kaut ko pagatavot? Pasaki manu vārdu. Tev ir sasodīta taisnība, blē. Wow, te ir tik daudz lietu! Čaļi, šī lieta tika pamesta. Ak, mans Dievs, uzvelkam to un pamēģinam. Es vienkārši gribu ar to paspēlēties. Tūlīt atgriezīšos, jā? Tagad izskatos kā īsts pavārs. Kā čalis, kurš šeit var kaut ko pagatavot. Tas ir tik forši. Mēs šeit atradām šo dīvaino pamesto kemperi. Oho, nāc šur cilvēki. Uztaisi video, it kā es gatavotu. Labi. Ieliec savu griezumu. Čaļi, te ir tik maz vietas, man ir ideja. Es sasodīts, dod man to kameru. Dai kameru. Liksim to šeit. Dod man manus šortus. Dod man manus šortus. Šortus, dod man. Man tev ir tā lieta. Ray-Ban meta, brilles. Nāc, kameramen, uzliec to. Tā? Jā, tas ir labāk nekā kamera, vai ne? Tu vari uztaisīt video ar mani, tas ir labi. Tagad gatavosim, mēs darīsim kaut ko tādu, labi? Noliksim to šeit. Oho! Au! Un tās ir ķimikālijas. Labi, darīsim to ārā, turpat. Man nav ne jausmas, ko es daru. Man ir ideja. Es būšu pavārs, un tu būsi šefpavārs. Labi, tas ir forši. Turpināsim izpētīt. Kas te ir iekšā? Es nezinu. Šeit ir vēl vairāk ķīmisko vielu. Es tiešām jūtos kā filmā, tas ir dīvaini. Labi, pievienosim dažas ķīmiskās vielas. Tā.
Es nekad iepriekš neko tādu neesmu darījis. Personīgi es domāju, ka mums jāzvana policijai un jāizstāsta viss par to pamesto kemperi. Un mums nav ne jausmas, ko mēs daram, un tas ir diezgan nelegāli noteikti. Mums tas jādod policijai, labi? Hei, blē, kas tur ir, blē? Kas noticis, cilvēki? Tāda tu jau strādā, blē. Jā, es strādāju, jā. Un kas tas ir? Tas ir mans partneris. Man viņš ir vajadzīgs darbam. Tu nevari to tikt galā viens pats, blīn. Es varu, bet darba ir daudz. Nu nāc, tev nav daudz laika. Atgriezies pie darba. Labi, es darīšu jebko. Labi. Tu man teici, ka 1 stundas laikā viss jābūt pabeigtam, blīn. Jā, labi, forši, labi. Labi, blīn, es eju prom. Labi. Kas tas vispār bija? Ak, Dievs, puiši, tas bija īsts noziedznieks, īsts bandīts. Viņš teica, ka esmu narkotiku vārītājs, jo valkāju šo kreklu. Tik labi, ka tu valkā šīs brilles. Citādi viņš ieraudzītu kameru un tevi nošautu. Ak, Dievs, viņš mums teica, ka mums ir 1 stunda, lai pagatavotu kaut ko. Citādi viņš atnāks un tevi nošaus. Mums tagad jāiet prom, mums jābēg tik tālu, cik vien varam, un mums jāzvana policijai, labi? Aiziet, ejam ārā! Mums jāskrien, mums jākustās. Pametīsim šo vietu tūlīt pat. Hei, blīn, jūs idioti, blīn. Mazulīt. Kāpēc tu esi ārā, blīn? Mēs vienkārši ieelpojam svaigu gaisu. Kas tas ir, blīn? Tev vēl joprojām ir telefons, blīn. Atpakaļ pie darba, blīn. Kamēr visu nepabeigsim, es tev neatdošu telefonu, blīn. Labi. Tāds ir. Atpakaļ pie darba, blīn. Jā. Mēs darīsim jebko. Kas pie velna? Viņš paņēma manu telefonu. Es nevaru piezvanīt policijai. Ak, Dievs! Viņš teica, ka mums stundas laikā jāpagatavo kaut kas. Mums ir mazāk par stundu. Ja tu neko nedarīsi, viņš mūs nogalinās. Viņš nesapratīs, ka mēs neesam īsti vārītāji. Viņš nesapratīs, ka mēs neesam īsti. Ak, Dievs! Ak, Dievs, kas tas ir? Mums liek plānu. Es nemāku neko savārīt. Es nezinu, kā sajaukt. Es nezinu, kā kaut ko no tā izdarīt. Man nav ne jausmas. Es mēģināju šeit kaut ko izdarīt, bet tas īsti nestrādā. Es nezinu. Nu, puiši, tagad man ir plāns. Vai atceraties, ka es pieskāros vienai no tām ķimikālijām un man bija neliels apdegums? Varbūt mēs varam sajaukt kaut ko, lai padarītu šo ķimikāliju vēl stiprāku. Tā mēs varētu uzbrukt šim bandītam. Ko jūs domājat? Vai tas ir labs plāns? Nē, bet kāpēc? Es nezinu. Es nezinu, ko mums tad vajadzētu darīt. Katrā ziņā, tu stulbais operator, mums nav nekādu labāku ideju. Mēs gatavosim īstu skābi, lai apturētu bandītu. Labi, mēs kopā gatavosim skābi. Tev arī vajag masku. Tā bija tur. Uzvalc to. Jā, uzvalc šo masku. Labi. Tad gatavosim kaut ko, lai tiktu prom no šejienes. Mums noteikti vajag šo un varbūt arī to. Un jā, šo pašu bīstamāko. Visi šie 3 mums palīdzēs pagatavot kaut ko ļoti spēcīgu un ļoti ekstrēmu, lai kaut kādā veidā sadedzinātu bandītu. Bet mums jātaisa maisījumi. Es esmu īsts ķīmiķis, puiši. Nē, jā! Šī te rozā lieta arī deg. Tātad, ja mēs sajauksim rozā lietu ar dzelteno lietu, tas degs vēl stiprāk, vai ne? Ak, jā, puiši! Tas darbojas! Ak, Dievs! Kas notiek, blīn? Kāpēc tu kliedz kā meitene, blīn? Kas te pa smaku, blīn? Es tikko kaut ko izlēju. Tas bija... Tu vispār proti gatavot, blīn? Es protu gatavot. Iepriekšējās reizes tu gatavoji normāli, blīn. Mēs arī tagad labi vārīsim. Tev ir palikusi pusstunda, blīn. Labi, es visu savārīšu. Pusstunda, blīn, es atgriezīšos, blīn. Visam jābūt savārītam, blīn. Es to izdarīšu. Es visu izdarīšu. Beidz bļaut, blīn. Labi. Viņš ir traks, puiši. Viņš saka, ka mums ir palikuši tikai 30 minūtes. Ak, Dievs, āda! Mana āda deg! Es visu noliku uz grīdas! Ak, Dievs! Šī lieta ir salauzta! Vismaz tas darbojas.
Bet man ir vēl viena ideja, puiši. Mēs esam mašīnā. Kāpēc mēs nevaram aizbēgt? Iesim tur. Ak, viņš mūs mēro. Viņš ir tieši tur. Labi, bet tā ir mašīna. Mēs varam mēģināt aizskriet un aizbraukt ar to. Un tā mēs varam aizbēgt. Jā, palīdzi man. Jā, dari to tu. Jā. Lielisks darbs. Forši, mums te ir akumulators. Un mēs varam mēģināt iedarbināt un braukt, bet nav atslēgas. Nav atslēgas. Labi, ļauj man tikt iekšā. Mums ir akumulators. Tātad mēs to varam ielikt tieši šeit. Un šādi mēs varam piekļūt aizdedzēji. Skaties, tas darbojās. Tātad mums ir elektrība, bet nav atslēgas. Es nevaru to iedarbināt un braukt. Labi. Varbūt. Tas darbojas? Bādī! Jā. Mēs gandrīz. Jā. Hei, bļē, ko tu te dari, bļē? Nekas, viss ir kārtībā. Tev vajadzētu vārīt, bļē. Kāpēc, bļē, tu te sēdi, bļē? Es vienkārši apskatīju šo mašīnu. Man vienkārši ieinteresēja. Atgriezies pie darba, bļē. Tev ir 10 minūtes, bļē. Labi, kārtībā. Labi. Nekad vairs, bļē, tu nenonāc, bļē. Es darīšu jebko. Es gatavošu, labi? Labi. Atrad, bļē. Es gatavošu, labi? Kas pie velna? Trokšņa dēļ viņš mūs varēja dzirdēt, un mēs nevaram vienkārši skriet un braukt prom. Viņš man teica, ka mums ir palikušas tikai 10 minūtes, puiši, un tad viņš sāk šaut. Es nezinu, ko mums darīt. Labi, ir tikai viena pēdējā iespēja. Mēs nevaram pagatavot skābi, bet mums joprojām ir daudz šīs zeltainās vielas. Tātad mēs varam vienkārši sajaukt visas lietas kopā un cerēt, ka tas sadedzinās viņa acis, un tā būs mūsu iespēja izbēgt. Tā ir mūsu pēdējā iespēja. Mēs ieliksim šo lietu tieši bandīta sejā, tad es mēģināšu aizskriet līdz mašīnai un braukt, un mēs mēģināsim izbēgt. Labi? Tā ir mūsu pēdējā iespēja. Man ir šie zilie kristāli, un es tos parādīšu. Es izmēģināšu zaļo šķidrumu, zaļo skābi. Labi, atver durvis un sauksim bandītu. Hei, cilvēki! Ko, bļē? Viss ir izdarīts. Ko, bļē, kas tas par bardaku, bļē? Kāpēc viss tik nevienmērīgi un nesakārtoti, bļē? Nepareiza krāsa, bļē. Nē, tā ir tieši tā pati krāsa, jo pirms tevis, Blēr, gatavoja daudz labāk. Čaļi pirms tevis, bļē, gatavoja daudz labāk, bļē. Nu, tu gribi, lai es atkal gatavoju? Protams, dari to vēlreiz no sākuma. Ai, bļē, acis, bļē, bļē. Ak, mans Dievs! Tātad tagad kāp mašīnā. Nu! Tagad mums kaut kā jācenšas aizbēgt. Jā, mums izdevās! Sēdies! Aiziet! Jā, mēs tūlīt tiksim prom no šejienes, cik ātri vien varam. Nu! Aiziet! Kas pie velna? Ak, mans Dievs! Šis kemperis vēl joprojām darbojas un brauc! Es redzu ceļu tieši tur! Nu, steidzies! Hei, puiši, paskatieties uz policiju! Kur ir policija? Ak, mans Dievs, mēs esam drošībā, cerams! Ak, mans Dievs, jā, tie ir policisti ir šeit! Oho! Apstājies turpat! Pagaid, tur ir puisis, tur ir! Tur ir bandīts, viņš mani dzenas pakaļ. Kāda veida bandīts? Gandrīz tieši šāds busiņš ir mūsu meklēto sarakstā. Es to tikko atradu mežā. Ko tu ar to domā, ka vienkārši atradi šo busiņu? Es viņu paturēšu šeit, paskatīšos pats. Jā, protams, paskaties. Ak, Dievs, turi viņu, uzliec viņam roku dzelžus. Pagaid. Apstājies turpat uz zemes, rokas aiz muguras. Apstājies turpat, tu esi arestēts. Es teicu, uz zemes, tu esi arestēts. Pagaidi mirkli, tas nav mans. Čaļi, viņi teica, ka es esmu bandīts. Viņi teica, ka es esmu narkotiku vārītājs. Bet, čaļi, es varu pierādīt savu nevainību. Mums ir video. Labi, paldies, ka skatījāties. Mēs atradām to slikto kravas auto, bet tas bija tiešām bīstami. Es nedomāju, ka tas varētu būt tik bīstami, bet čaļi. Tāpēc, ja vēlaties redzēt turpinājumu, abonējiet manu kanālu un atstājiet patīk, ja vēlaties redzēt vēl vairāk šādu video. Čaļi, tas neesmu es runāju ar jums, tas neesmu es, jā, blīn.